Jau 3. gadu Ogrē labdarības organizācija Gain Latvija ar Vācijas kolēģu atbalstu sarūpējusi vairāk kā 400 skolas somas Ogres un apkārtējo novadu, kā arī Alsungas un Līvāna novada bērniem. Kā skaidro Ogres nodaļas vadītāja Ināra, somām pieteikties varēja ģimenes individuāli, jo ikdienā Gain nodaļa apmeklē tās ģimenes, kurām nepieciešama materiālā palīdzība. Šeit tiek bez maksas izsniegtas drēbes un citi nepieciešamie materiāli ikdienas vajadzībām. Savukārt skolas somas tiek komplektēts ar ikdienā nepieciešamo bērniem. Tāda iespēja pagaidām ir, ja jau Vācija sūta, tad arī mēs varam izdalīt un sarūpēt to, kas ir vecākiem nepieciešams. Un kas ar somiņā iekšē ir? Somiņā ir, klades, bet tās, kuras varbūt Ogres skolā neder, bet pierakstiem varbūt der. Ziepes, zobirsts visiem un zopasta, penāli un flaumasteri, ūdenskrāsas, kāda rotaļlieta. Akcija Skolas soma aizsākusies 2003. gadā Vācijā. Tās galvenais mērķis ir sniegt atbalstu sākumskolas skolēniem no daudzbērnu ģimenēm. Globālais palīdzības tīkls Gain darbojas humanās palīdzības projektos 43 pasaules valstīs. Tās mērķis ir neatliekamās palīdzības sniegšana, gādāt par garīgas izaugsmes iespējām, dzīves prasmju uzlabošanu, veidot globālās sadarbības tīklu. Kā norāda Gain Ogres nodaļas pārstāvi, arī nākamgad plānos turpināt jau uzsāktos skolas somas tradīciju, organizējot to kā svētku dienu ar atrakcijām, spēlēm un uzdevumiem bērniem. Dats Stribocka, Artis Supe, Ogres televīzija.